Sveiki, labdien un laipni lūgti atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums parādīšu, kā jūs varat notamborēt skaistu sirsniņu. Tikai 2 minūtēs jums tas aizņems. Tuvojas Valentīna diena, tā kā sirsniņas būs vajadzīgas kādam uzdāvināt, kādam mīļam cilvēkam vai kādam dekoram jūsu mājā vai darba vietā. Vai vienalga, jūs viņus pēc tam varat savērt uz diedziņa vairākas un būs skaisti. Tātad sākam, ķeramies klāt. Es izmantoju šādam te lielumam sirsniņai, plus mīnus, es izmantoju 3,75 milimetri adatu, tambora adatu, un no dzijām es izmantoju pārpalikušās dzijas, kad kāds gamols beidzas, es nevis izmetu ārā to dziju, bet es vienkārši satinu un man tad ir daudz savācās. Un tātad taisam maģisko apli. Es jums biju rādījusi iepriekš savā kanālā, kā to taisīt. Un maģiskajā aplī tagad ietamborējam 5 gaisa cilpiņas. 1, 2, 3, 4, 5. Tas skaitās kā stabiņš ar 3 apmetumiem. Nākošo mēs tamborējam gaisa maģiskajā aplī stabiņu ar 2 apmetumiem. Visu, ko mēs tagad tamborēsim, tas iet iekšā maģiskajā aplī. Tālāk būs 3 stabiņi ar 1 apmetumu. Un atkal 2 stabiņi ar 2 apmetumiem. Divi stabiņi ar 1 apmetumu. Tad 1 savienojuma stabiņu maģiskajā aplī, neko nesavienot. Šādi te. Tad atkal 2 stabiņi ar 1 apmetumu. Un atkal 2 stabiņi ar 2 apmetumiem. Un 1 stabiņu ar 2 apmetumiem. Mazlietiņu savalkam. Un savienojuma stabiņš ar 5. gaisa cilpiņu no pirmajām 5 cilpiņām gaisa, kas jums bija. Šādi te. Šeit jūs parasti nogriezīsiet diegu, kad jūs pēc savienojuma stabiņa iztamborējot 2 gaisa cilpiņas, kā es tikko to izdarīju, dzija jānogriež. Vai manā gadījumā man kur pēdējais gabaliņš īsais, tad es viņu vienkārši izvelku cauri un savalku te. Un liekam adatu malā un savalkam vidiņu. Jūs varat atstāt lielāku aplīti, varat mazāku, savilkt ciešāk, kā jūs vēlaties. Šādi. Un sirsniņa ir gatava. Priecīgu Valentīnu dienu!
Ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest lūdzu podziņu patīk un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Drīz būs vēl jauni video saistīti ar Valentīnu dienu. Atā!